Labrīt, labrīt. Mūsu telpā ir ienākuši nebijuši viesi. Pieteikšu to tā. 4. oktobrī ir Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena. Tas bija pagājušais gads, kad es zvanīju šim cilvēkam, jo es zinu, ka viņam ir tāds dzīvnieks, kas nav vienkārši kolēģis paņēma uz darbu sunīti, kas arī ir brīnišķīgi, bet šādu uz darbu mums vēl neviens nebija atnesis. Labrīt, Ansi! Labrīt, un labrīt, Anse! Labrīt! Anse un Anse pie mums ciemos, un pats galvenais viesis Floyds. Kurš ir? Floyds jau ik pa brīdim ierunājas, faktiski. Mēs esam uzaicinājuši šodien tātad viesos jūs, jo jums ir runājuši papagailis, un mēs gribējām saprast, vai mēs kaut ko varam sarunāt ar viņu. Kā tad tur ir? Tā, sveiki, pirmkārt, es zinu, tagad, kā es izskaties. Labi, es saprotu, tas ir joks. Edgars teica, viņš tev pazīst. Jā, protams. Bet, sarunāt ar viņu varbūt kaut ko var, jā, ziniet, ir tāda lieta, viņš nav tā kā dresēts dzīvnieks, kuram cirkū tā kā pasaka, ko darīt, un viņš uzreiz to arī darīs, jā. Bet uz mutes krits viņš arī nav. Jebkurā gadījumā ir tā, ka viņš runā tad, kad viņš grib runāt. Bet ir tāpat lietas, kuras viņš saka konkrētos gadījumos. Piemēram, to viņam, protams, ir jāmāc, un es nezinu, vai viņa mazajās smadzenītēs viņš saprot, ko tas nozīmē, bet ja viņš var sēdēt uz palodzes un skatīties ārā pa logu, kā tur tramvai braukā garām un ļurināt kaut ko, mēģināt atdarināt cilvēku balsi, cilvēku valodu, tā kā runas veidu, liekot teikumus kopā. Yeah. Bet tāpat laikā, piemēram, tad, kad atnāc mājās, viņš tev saka čau. Es ļoti ceru, ka viņš ir pateiks čau tagad kaut kad šīs sarunas laikā. Bet čau, interesantākais ir, kad tu liec viņu gulēt. Un liekot gulēt, viņš saka ar labu nakti, Floyd. Un nekad nav cita gadījuma dienā, kad viņš to būtu teicis. Jo viņam nenāk miegs pa dienu, vai ne? Viņš sev to saka ar labu nakti, Floyd. Tas ir papagaiļu princips. Viņš saka to mums, mēs apstadzam viņu būrīti, un tad viņš mums saka ar labu nakti. Jā, vienkārši viņš zina to, ka mēs viņam saka viņam ar labu nakti, Floyd, un viņš atkārto to pašu, viņš saka ar labu nakti, Floyd, jā. Šis ir kolosāli, vienkārši tas papagailis ir lielāks, kā es biju iedomājusies, un viņš tagad pa krēslam māliņu turp, šurp, tipina, kaut ko sev pakasa, pabužina. Tas nozīmē, ka viņš labi jūt, ja viņš tā sevi bužina. Visticamāk, tas ir viņa labsajūtas. Jo Edgars ar šitā dara barbaks, viņam tā kā uzpūš spalvu, viņš sev sāk kasīt ēterā. Bužināties, jā. Kurš tas likt jūtās, ja viņu bužina vēl? Jā. Brīnišķīgi, kāda ir jūsu ikdiena ar runājuši dzīvnieku, jo vispār jau tas plāns mums šā saruna arī bija tāds, ka, reiz kā toreiz tajā dzīvnieku aizsardzības dienā mums tā saruna nesenās, tad Floyds bija pazudis. Jā, nesen tas bija tāds traks gadījums. Kā bija, kā jūs atradāt putniņu? Viņš nebija prom pat vairāk pat diennakti, kas ir labi. Ja? Viņš izmuka kaut kur ap kaut kādiem 5 vakarā un atradām mēs viņu, reāli vizuālais kontakts ar viņu notika ap 9 no rīta un dabujām mēs viņu rokā 11. Tātad, cik tur stundas pagājuši, skaitiet paši. Bet, protams, arī ar jūsu palīdzību, ar visu cilvēku, ko es pazīstu kaut kādos rīta mēdījos, visi cilvēki palīdzēja un izziņoja to, ka tāds putns ir pazudis. Manā Facebookā, manā Instagramā bija arī bilde. Es it kā negribēju publicēt šādu gadījumu, jo es esmu diezgan sociāli aktīvs arī savos tajos kanālos. Bet Anse bija tā, kas teica, ka, lai ko tu darītu tajā Facebookā vai Instagramā, tad šī ir lieta noteikti, kas ir jānopublicē, lai cilvēki zina un palīdz. Un tā rezonanse bija ļoti liela. Un es saku vēlreiz paldies visiem, kas iesaistījās un palīdzēja. Un es biju ceļā uz treniņu, un man atrakstīja WhatsAppā ziņu no viena cita radio, ka tas klausītājs zvanījis un teicis, ka tajā rajonā un tur viņš ir redzēts. Un cik tālu tu biji ticis? Līdz treniņam? Nē, putns no mītnes vietas. Putns no mītnes bija ticis 2 kvartālus būtībā. Mēs dzīvojam tepat netālu centrā, netālu no slavenā vecā piena, un putns bija ticis līdz brīvības un viņš kaut kādā pievārtītē kaut kur atrada sev to paslēpšanās vietu vai kokā, jā. Viņš no vārnām baidās droši vien vārnas. Es domāju, ka viņam lielākais baisuls tajā rītā un tajā naktī. Kā viņš to nakti pārlaid, es nestādos priekšā. Bet arī nav stāstījis neko tad, jā? Nav. Un ko es gribēju arī pašā sarunas sākumā teikt, ka to pirkstu no tā pīkstuļa poksta noteikti var noņemt, tāpēc, ka viņš ir pieklājīgs putns. Tas jau kā ģimenē runā, redz, atspoguļojas, tad jau. Nē, kā es kontrolēju. Bērnu priekšā varbūt nē, bet putnu priekšā. Labi, bet ar tiem runājušiem papagaļiem, jo bērnībā likās, ka tas ir tikai filmās. Redz, ka atliek pieaugt un izrādās, ka viss ir īstenība. Viņam pa īstam kaut ko var paprasīt kādā brīdī ar viņu aprunāties, piemēram, šobrīd. Mēs varam ar viņu vienkārši aprunāties. Tu vari noteikti mēģināt. Bet kas ir jāsaka? Tu viņu vari teikt čau, Floyd. Čau, Floyd. Čau. 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 Čau, Floyd. Esmu Floyds. Čau. Es domāju, ka daudzi netic tagad nemaz, ka tas bija viņš. Jā. Vai ne? Esmu Floyds.
Nu, viņš šitādas lietas arī, jā, nu, redz kaut ko kas, un tā viņam ir. Esmu Floyds. Čau! Čau! Jā. Viņš brīnās, viņš nesaprot īsti. Kas? Nu, nekas, Floyd, mēs te rādio drusciņi. Kādas tev ziņas ir no putnu pasaules? Kaut kas jauns, kaut kas aktuāls? Krāsu mainīs uz ziemu, kažoks paliks tikpat skaists rozā? Kā viņam ir? Viņš maina savu izskatu? Nē, īsti nē, viņš laikam tāds arī. Un zini, kas interesants, šis putns ir no Austrālijas, būtībā tas ir kakadu šķirnes putns, un tas ir viņa izcelsme ir Austrālija, un es biju Austrālijā pirms 2 gadiem, kaut kādu veselu mēnesi tur pa darba lietām, un vienā Austrālijas nostūrī tāda putna arī tā kā pie mums ir baloži būtībā. Jā. Viņi tur ir pilns, bet tie gan bija, jāsaka godīgi, netīri. Varbūt mēs nezinām, ka... Iemet somā vienu, jā? Jā, es negribētu tās vest uz mājām tā, kā viņi izskatījās. Šis jau ir skaists, zin kā viņš jau tomēr labā maizē dzīvo un vitamīniem bagā, piemēram, tajā maisiņā tie ir viņam tāds speciāls, tāds strītiņš, tā kā našķīts, jā, bet viņš arī speciāli tur ar kaut kādiem tiem gudriem vitamīniem ir, kā viņš tagad ēdīs. Kā viņš tagad ēdīs? Un viņš jau ir tāds veselīgs ar spīdīgu spālu, bet tie tur, nu tiešām tā kā mums uz ielas baloži. Cits smukāks, cits spīdīgāks, cits varbūt tur tā. Nu jā, bet Austrālijā jau tur daudz ko ēst arī nav. Viens liels tuksnesis un daži krūmi. Nu kaut ko viņi tur atrod, viņi tur bariem visi dzīvo kopā un lidinās un tā. Un pa zemi visi jau kivi ir nolasījuši jau. Jā. Nu labi, šodien jāskatās basketbols vispār. Sakiet lūdzu, vai Floyds skatīsies basketbolu? Vai viņš Latvijā? Kaut ko tādu. Viņš hokeju skatījās, laikam. Skatījās. Kā bija? Un fanoja. Šitā te kratīja galvu un fanoja līdz, kad uzvarējām, jā. Kaut ko tādu. Kaut ko viņš saprot, bet atbildot uz tā jautājumu, vai viņam kaut ko var paprasīt, par tiem papagaļiem ir tā, ka es neesmu baigais dzīvnieku eksperts, es esmu drusciņi tikai par papagaļiem. Mēs esam, tāpēc atnāc, jā. Jā. Tad, tie no papagaļiem, tie pelēkie, kas skaitās, tie African Grey, tie ir papagaļi, kuriem var tiešām samācīties komunicēt, un viņš tā kā runā. Bet ar to ir jāstrādā, noteikti ļoti, ļoti jāstrādā. Pats no sevis tas nenāk. Bet komunicēt tu atkal par to, ka viņš var reāli iedot kaut kādu no sava vārda krājumu, tādu loģisku atbildi. Cik es zinu, jā, tieši par tiem pelēkajiem runājot, tā varētu būt, jā. Šitie noteikti, ka nē. Viņš kaut ko runā, bet es nezinu, vai viņš pats saprot, ko viņš runā. Gudrs jau viņš ir, nav tā, ka viņš ir stulbs. Viņš saprot, lietas viņš zina, ka viņi tagad, ja viņš negrib iet tajā būrī, un tad viņš zina, ka tu viņu nesīs uz būri, tad viņš sāk laisties no tevis prom, tad tur sākās paslēps pa māju, jā. Paslēps ne ķerenis, jā, bet tad viņam jāskatās laik pakaļ ir un tā. Čau! Ar viņu var nosmēties, bet ar viņu arī ir baigās klapats, protams. Nu, kas ir klapatas sadzīvē ar putnu, jo ar kaķu un suni man ir skaidrs. Kas ir tāds, kas nav citiem? Jārēķinās ar to, ka tev pa māju visapkārt šitie te graudiņi visādi, vai tas viņa ēdiens, tas ir apkārt būrim diezgan daudz, tā kā regulāri ir jātīra tā māja. Protams, ka arī tas, kas pēc ēdiena nāk ārā, tas arī šad, tad nav tā, kā viņš kā balodis, viņš savās konkrētās vietās to dara, bet tāpat tas ir, bet trakākais ir tas, ka viņam patīk drausmīgi visu graust, un tā ir viņa daba, un tā ir viena no lietām, ko īstenībā pirms mēs šo putnu konkrēto tā kā izlēmām, tā kā ņemt sev, nepadomājām, jo viņam baigi patīk izgraust, un tu to nevar atmācīt. Nu, skaties, viengadnieks, kakas visur, ēdiens visur, visu bāžu mutē. Principā tas pats, kas zīdainis. Patiesībā, laikam, taisnība tev ir, jā. Un viņam noteikti vajag daudz uzmanību, viņi nevar ilgi atstāt vienu, tur uz 1-2 dienām ir ok, bet, ja brauc ilgāk prom, tad jāmeklē, kur viņu atstāt. Visbiežāk, tad viņš aizbrauc uz laukiem, jo viņam laukos ir savu rezidenci, tur paštaisīts liels būris. Tur viņš skatās uz stārķiem. Jā, tur viņš skatās, viņš tur siltā laikā, viņš visu dienu nodzīvo ārā, vienkārši zem ābeles ēnā, un tur viņam tur daudz putnu lido apkārt, un tā, viņš tur mēģina iepazīties ārā. Protams, mēs viņu nelaižam, jo viņš aizlaidīsies un pazudīs. Esot bijis, nevis bijis, bet tas eksperiments ar šimpanzēm, kur māca zīmju valodu, un faktiski jau viņi kaut kādā tur 2-gadnieku līmenī arī ir samācīti un tiešām var tev atbildēt loģiski uz tiem jautājumiem, ko tu uzdod. Vienīgais interesantais, ka visā šī eksperimenta garumā joprojām šimpanze nekad neko nav paprasījis cilvēkam. Viņš var atbildēt viņam, bet viņam totāli neinteresē neko pajautāt cilvēkam. Kaut arī viņam ir visas iespējas to izdarīt. Jā, vai ne? Viņš jau visu zina. Tā arī Floyds, viņš jau kaut ko atbild tā, bet pa lielam viņam baigi neinteresē, ko mēs domājam. Jo viņš droši vien domā, ka, kā saka, tu dzīvo pie viņa, nevis viņš pie tevis, un tu rūpējies par viņu īstenībā, ne jau viņš par tevi. Un tā ir, zinām, tāda varas definīcija, likt citiem darīt to, ko tu vēlies, vai ne? Es tev daļai piekrītu, bet tāpat laikā tas varbūt izklausīsies drusciņi tagad kuku, bet man liekas, ka ir arī pretēji, ka
viņš arī rūpējās par tevi, jo viņš, nu, ne konkrēti tev, bet jebkuram saimniekam, viņš kaut kādā veidā tev labsajūt kaut kādu prieku, jo tu no tā gūsti. Tāpēc viņš tev ir tas dzīvnieks. Lai arī kāds tas būtu, jā, tur vienam varbūt nepatīk pūdeles, cits kaut par pūdeli kaifo, jā. Nu, par putniem ir līdzīgi, vienam patīk. Un tu no tā putna kaut kādu labumu kā gūsti. Viņš jau mums tad, es domāju, tad, kad viņš bija pazudis to nakti, mums mājās bija reāla traģēdija. Nu, tā bija traģēdija. Mēs viens ar otru nesarunājāmies. Mēs katrs sēdējām savā stūrī, domājām, ko, kā, kāpēc. Gulēt nevarēja iet no rīta. Pirmā doma bija skatīties, vai nav atradies. Nē, nu tas jau līdzīgi kā ar bērniem. Nekāda tāda racionāla pamata jau viņus dzemdēt it kā nav, vai ne? Bet pēc tam skaties uz viņu, viņš neko vēl izdarīt nevar tev palīdzēt. Tu pat pēc pulca viņu nevar aizsūtīt vai ūdens pudeles. Jā. Bet patīk, jā, un visu esi gatavs izdarīt. Tu taču esi redzējis to filmu ar Švarcnegeru, vai ne, par bērniem? Tas ir bērni. Tas pusminūte prieku, un pēc tam pirmos 20 gadus tu domā, kāpēc to vajadzēja darīt. Jā, nu tagad tuvojas skolas laiks, un iespējams daudziem bērniem arī ir, tas zini, kad sāksiet skolā, tad arī paņemsim sunīti vai kaķīti. Nu tad mēs tagad esam iespējams pārliecinājuši dažus klausītājus, ka jāņem vienkārši runājošs papagailis. Nu, padomājiet, es saku, tiešām tas ir skaisti forši, bet ja viņam visu dzīvi būtu jāsēž būrī, jo Floyds dzīvo brīnišķīgi dzīvi, es domāju, ka viņam ir super dzīve, tāpēc, ka viņš dabūna pirmkārt labu ēdienu, viņam ir visu laiku, viņš var lidināties ārā, protams, ka viņam ir laika, kad viņš tiek likts būrī un viss. Bet, ja jūs paņemat to putnu tikai tāpēc, ka bērniņš gribēja, ja, un tad tam putnam tajā būrī nosēdēt, tā būtu traka dzīve, es domāju, traka. Jā, viņam vajag ļoti daudz uzmanības. Komunikācija, vai ne? Nu, tā ir. Bet es jums kaut ko atnesu, klausies. Tu mums kaut ko atnesi. Arī tos uzkožamos, tos pašus, kas Floydam sēkliņu uzkožamos. Nē. Jā, jo putns noteikti nav viss, kas notiek. Pastāstiet vispār, Jānis, kā tev arī pašam iet, tu mums esi gan bārmenis, gan arī atradu, ka tu esi hokeju spēlējis. Jā, es bērnībā to darīju. Tagad es to daru tādā amatieru līmenī, cik vien man sanāk atļauj laiks, bet, nu, hokejs ir tāds neizsapņots bērnības sapnis. Klausies, es nezinu, kā jūs te barojat, un kafijas jums labi dod. Bet, labi, šī gadījumā strunca to, kas ir uz šķīvi, bet svarīgākais ir šķīvis. Paņem, uzciena. Es uzcepu šorīt. Tā, es dodu tālāk? Jā, paņem pa gabaliņām, paņemiet. O, es redzu, kas ir apakšā. Tas nav Kristiāna Brektas mātes Latvijas šķīvis. Nē. Tas ir kaut kas iespējams vēl smalkāks. Tas arī ir pats. Tas ir arī pats Floyds. Pats Floyds. Nu tad mēs visi ar siermaizēm un dažādām uzkodām turpināsim. Paldies, ka atnācāt! Paldies par maizītēm šajā brokastu rītā. Paldies par lielisku kompāniju. Es domāju, kas vēl vairāk no rīta ir vajadzīgs. Un cerams, ka Floyds iemācīsies to Latviju pēc šī čempionāta un ka viņam nebūs, kā pēc hokeja čempionāta, ka jāslēp knābis spārnā, domājot par vairākumu. Jā, nē, viņš to Latviju viņam māca visu laiku. Viņam tiešām arī čempionāta laikā, kamēr es biju projām Zviedrijā un mājās, protams, ka gan Ants, gan arī Zanda sieva skatījās un mācīja viņam to Latviju. Kaut kā neaizgāja. Varbūt, ka vairāk laika vajadzīgs, varbūt tas ir pārāk sarežģīts vārds viņam, bet, nu. Čau, čau! Čau, Floyd! Atā, Floyd! Atā, Floyd! Adā! Oh, yeah! Trāpjām! Paldies jums!